Lai slavēts Jēzus Kristus. Labdien, māsas un brāļi! Es gribētu dalīties pieredzē ar tām lietām, ko mēs darām saldū. Un, protams, kad, kā jau visiem, ne visi jau mums iet tā, kā varbūt mēs savā cilvēciskā prātā esam iedomājušies. Un Dievs dara tā, kā viņam patīk. Un arī šīs lietas, kad mēs bijām iedomājušies, ka mēs dibināsim biedrību, Karitas saldus, Dievam patika izmainīt šo nodomu un pārcelt par gadu tā kā uz priekšu. Es gribu pateikt paldies Egitai, kas mūs atbalstīja arī šajā lietā un palīdzēja arī kārtot daudzas tādas lietas, kuras mums nebija no sākuma pa spēkām. Un tātad biedrību mēs dibinājām 2011. gadā, 5. maijā. Latvijas bīskapi mums deva savu svētību un, jāsaka, atļauju šo biedrību dibināt. Bet jūs jau redzat, ka reģistrējām mēs tikai gandrīz pēc pusotra gada, 12. gadā, 1. novembrī. Un šis ceļš bija tāds, nebija rožu lapiņām kaisīts, bet bija tāds ērkšķains. Un man citreiz uznāca tāds pagurums, ka es teicu mūsu prāvistam, varbūt Dievs negrib, ka mēs dibinām. Varbūt Dievam, viņš saka, čorts tur strādā, tā nevar. Un tad mēs centāmies, un, protams, dibinātāji bija nodibinājums Karitas Latvija un Saldus Romas katoļu draudze. Bet kāpēc mēs tā kā dibinājām šo biedrību? Jo mēs jau darbojamies šajā jomā arī bez biedrības, un mums bija dažādi labdarības projekti, bet jūs jau zināt, ka ļoti daudzi atbalstītāji, kas finansiāli atbalsta, viņi nevēlas atbalstīt reliģiskās organizācijas. Un pat cik Karitas jau tomēr neskaitās tāda tīri reliģiska organizācija, tad mēs arī nolēmām, kad mēs varētu strādāt arī ar lielākiem projektiem. Un mēs visu ļoti skaisti sakārtojām, dokumentāli iesniedzām uzņēmumu reģistrā, un, ziniet, pēc kāda laika uzņēmumu reģistrs mums atmet atpakaļ, viņi saka, nekā nebija. Mēs jūs nereģistrējam. Un iemesls bija tāds, ka uzņēmuma reģistrā nav reģistrēts neviens priesteris, tā kā tas ir luteriskai baznīcai kā amatpersonas. Un līdz ar to katoļu baznīcas priesteri nedrīkst dibināt neko. Un tad mūsu toreizējais bīskaps Vilhelms Lapels uzrakstīja vēstuli, kad mums Latvijas valstī ar Svēto krēslu ir konkordāts, un mums šīs lietas nav vajadzīgas. Mums nav jāsniedz nekādas ziņas uzņēmuma reģistrā, bet te nostrādāja tāds cilvēciskais faktors. Uzņēmuma reģistrs vienkārši iespītējās, un viss, mēs jūs nereģistrējam, jo es iesniedzu protestu, viņi atkal atmet atpakaļ, uzskatot, ka mana pilnvara ir tikai uz to laiku, kad es reģistrēju biedrību, un es neesmu pilnvarot iesniegt protestu. Un tad mēs gājām tālāk, un mēs sniedzām prasību administratīvajā tiesā. Un jūs jau zināt, ka tiesvedība ir garš process un ilgstošs. Un tad, kad notika tiesa, jau vairāk kā pēc gada, tad, protams, tiesa atzina mūsu prasību par pamatotu, lika uzņēmumu reģistram samaksāt mums sāpju naudu. Slāva Dievam, un, protams, šo biedrību reģistrēt, un biedrība tika reģistrēta. Visu šo laiku, kamēr notika tās valstiskās peripetijas, mēs jau negulējām uz lauriem. Un darbība notika neatkarīgi no tā. Mēs strādājām ar daudzām lietām, un, protams, mums bija valde, kā tas paredzēts, un valdes priekšsēdētājs ir mūsu draugs prāvests Andrejs Mediņš, un es esmu valdes locekli, un otrs valdes loceklis mums ir Andris Eliešāns. Protams, mums ir, kā jebkurā biedrībā, arī revidents. Patreiz mums arī līdz martam jāuzstājas revīzija savā organizācijā, jāraksta gada pārskat, kur mums arī jāiesniedz Karitas lielajām, kā dibinātājiem un viss. Redziet, un tie mērķi jau mums tādi lieli biedrībā ir, protams. Protams, mēs gribam arī atdzīvināt šo kristīgo mīlestību, par kuru
kā arī runāja priesteris pirms tam. Jo mēs jau iedomājamies, kad mēs tā kā mīlam. Bet tad, kad mēs sastopamies ar cilvēkiem, kuri mums īpaši varbūt nepatīk, tad tā mīlestība kaut kur tā kā pazūda. Mēs sakam, nu jā, mēs varam tā kā pa gabalu varbūt mīlēt, bet tad, kad tas cilvēks ir blakus, tad tas ir grūti. Un tāpēc ir šī cieņa, ja nav šīs mīlestības, tad acīm redzot, jābūt cieņai. Tas tāpat kā laulībā. Sākumā divi ir tā kā iemīlējušies, bet tad, kad rožu periods beidzās, tad rodās cieņa. Un tad mēs varam veidot arī attiecības. Un tā ir arī mūsu šajā biedrības darbā. Un, protams, mums ir svarīgi atjaunot darba prasmes. Ja mēs strādājam ar cilvēkiem, kuriem šīs prasmes zudušas, kā bijušiem ieslodzītiem, kā bezpajumtniekiem, ar dažādām atstumtām cilvēku grupām, tad bez darba prasmju atjaunošana šiem cilvēkiem, mēs jau varam teikt, mēs viņiem dodam ēst, mēs viņus apģērbjam, bet mums ir maz svarīgs, kas ar viņiem notiek tālāk. Tā nebūtu nav. Un, protams, empātiska atbalsta veicināšana. Mēs jau zinām, kas ir empātija. Ja? Tā tad iekāpt otra kurpēs. Un otra cilvēka kurpes var būt arī par lielu. Bet mums ir jābūt komfortablai sajūtai, lai mēs sajustu šī cilvēka domāšanas veidu, kāpēc viņš dara tieši tā, jo mēs parasti ar savu gudru prātu sakām, man arī bija līdzīga situācija, un es savādāk darīju. Bet svarīgi nevērtēt šo cilvēku pēc viņa darbiem. Svarīgi jau mums mīlēt cilvēku kā tādu, kādu Dievs viņu radīs. Parasti jau mēs tā kā vērojam, vai ne? Kā cilvēks izskatās, kā viņš darbojās, cik labus darbus viņš dara, un tā mēs arī vērtējam pat vārdus. Ja cilvēks mums nepatīk, tad arī tāds vārds mums tā kā nepatīk, un satiekot cilvēku ar līdzīgu vārdu, mēs vērtējam pēc savas pieredzes. Bet, lai tas tā nebūtu, tad mums šis empātiskais atbalsts izkopjams, un arī biedrības mērķos mums tas ir. Un tā tad es jau pieminēju par mazaizsargāto cilvēku grupām, kas ir tātad galvenais jau apzināt šo situāciju, kādā situācijā cilvēks ir, kāpēc ar viņu notiek tieši tā, kā notiek, nevis ar karogu iet pa priekšu, tu tā kā nāc uz baznīcu, un tad jau visas lietas tiks atrisināts. Nevienas lietas tādā veidā netiks risināts, un tas ir īslaicīgs moments. Jā, cilvēkam varbūt tajā brīdī ir uzrāviens, viņš atnāk uz baznīcu, viņš redz, ka par viņu rūpējās, bet tad, kad nāk nākošais gadījums un citi cilvēki, tad mēs it kā novēršamies. Un, lai tas tā nenotiktu, lai būtu tāda pēctecība, tāpēc ir vajadzīga cilvēku grupa, brīvprātīgo grupa, kas sistemātiski strādā ar konkrētu situāciju un konkrētu cilvēku. Ļoti svarīgi mums arī ir ģimenes ar bērniem. Vai bērni vieni paši, kuriem varbūt nav šīs ģimeņu saites, varbūt ir vecāki atkarīgi, varbūt mammas vienas pašas audzina bērnus un ir problēmas bērniem ar uzvedību, ir varbūt atkarības bērniem jau ir iestājušās. Tā tad arī mēs tā kā pievēršam uzmanību šim un cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Nevienmēr cilvēki izvēlās šo dzīves ceļu, kāds viņiem ir. Ja? Mēs nevaram ietekmēt cilvēku algas pareizi. Mēs redzam, kad ir iztikas minimums valstī 200 lati. Un mēs nevaram kādam cilvēkam teikt, tu par maz strādā. Pārdevējs sēž 14 stundas kasē, viņa strādā 6 dienas nedēļā un viena ir brīvdiena, un mēs nevaram pateikt meklēt citu darbu. Tad tev būs lielāka ienākuma. Tātad mums svarīgi arī šie cilvēki un arī viņu primāro vajadzību apmierināšana un arī viņu interešu aizstāvēšana. Kādā veidā mēs varam aizstāvēt interesi? Mēs varam iet uz pašvaldībām. Pagājušajā gadā bija ļoti labi tādi kursi šeit, Karitas, kur brīvprātīgi arī, es domāju, ka šogad arī tas noteikti tā ir, kad brīvprātīgi tika mācīti, kādā veidā viņi var runāt sociālajā dienestā. Ja viņi zina likumus, tad viņi var aizstāvēt cilvēku. Jo likums nosaka to un to. Cilvēki bieži vien to nezina. Vakar man bija tāds interesants gadījums pašai savā tādā tiešajā darbā praksē. Viena sieviete, kas ir sociālās palīdzības organizātora, kur strādā ilgus gadus vienā pagastā, viņa tika izsaukta uz tiesu kā
liecināt, un viņai bija liels brīnums. Un tad es saku, bet tu varēji neiet, jo viņa būtībā ar savu rīcību kaitē. Viņa saka, bet es nezināju, jo es likumus nezinu. Un tad es tā aizdomāju, es saku, cilvēks strādā tādā atbildīgā darbā, un viņš tagad saka, es nezināju likumus. Jo tur iznāca, viņa liecināja pret cilvēku, nepadomājot, noliedza savu teikto savā tiešajā darbībā. Un tāpēc, lai ar mums tā nenotiktu, mums kā brīvprātīgiem ir jānes ļoti liela atbildība. Mēs nevaram solīt saviem klientiem, tā es gribētu teikt, ja? To, ko mēs nevaram izpildīt, to, ko mēs nevaram izdarīt. Mēs nevaram pateikt, likums tāds ir, bet es varu izdarīt šitā un šitā. Tātad mums vienmēr jāatcerās, ka mēs nevaram barot cilvēkus ar solījumiem. Un mūsu karitatīvā darbība izpaužās varbūt kā zupas virtuves darbība, kur nāk visas mērķu grupas, kuras es nosaucu. Zupas virtuve patreiz mums apmeklē ap 190 cilvēki, citreiz ir jau pāri 200. Ja mēs sākām savu zupas virtuves darbību pirms 3,5 gadiem, tad mēs bijām iedomājušies, ka pie mums nāk 70 cilvēki. Tas ir maksimālais, ko mēs varam ar saviem resursiem pavilkt, un zupas virtuve strādās 3 reizes nedēļā. Un draudze uzturēs šo zupas virtuvi, jo draudzes cilvēkiem ir dārziņi un viņi tur visu kaut ko sanesīs. Un sākumā patiešām tas bija, bet tad, kad tas skaits auga, un mēs redzējām, ka tās vajadzības ir daudz lielākas. Un tad, kad iesākās vasara, tad pēc zupas sāka nākt bērni, jo viņi vairs nesaņēma brīvpusdienas skolā. Tad mēs sapratām, ka šī darbība ir jāpaplašina. Un patreiz zupas virtuve mums darbojās 5 dienas nedēļā, izņemot sestdienas un svētdienas. Un cilvēki pie mums nāk ar maznodrošināto izziņām. Un tas nav domāts, ka mēs dodam arī visiem, kas atnāk. Bet mēs esam slēguši līgumu ar Saldus pilsētas pašvaldību, lai viņi arī varētu nokontrolēt savus cilvēkus, jo bieži vien cilvēki nav iedrošināti. Viņi nevēršas pēc sociālās palīdzības, jo viņi domā, nav jau vērts. Man jau tur nedos, man jau tur būs tā un tā. Un mēs cenšamies tomēr iedrošināt, jā, mēs tev dodam zupu, bet tu vari arī aiziet uz sociālo dienestu, kur tu saņemsi gan psihosociālu palīdzību, varbūt tu esi krīzes situācijā un tev varēs palīdzēt risināt gan varbūt ar dzīvojamo platību, gan ar daudzām citām lietām. Mums arī kopā ar sociālo dienestu darbojās atbalsta grupas, kur mēs runājam ar šiem cilvēkiem, kur mēs cenšamies viņus reintegrēt sabiedrībā, jo cilvēks jau tad, kad viņam ir nelaime, viņš tāds ezītis, vai ne, viņš ierauj visu savu sadats, un viņš neko nenes ārā. Un ar savām mērķu grupām mēs esam ievērojuši ļoti labi, tie cilvēki prot un zina par visiem citiem. Bet viņi nevar atvērties paši un nes savu problēmu tālāk. Viņi var izstāstīt par citu cilvēku problēmām un signalizēt, un mums tas ļoti palīdz, jo bieži vien kāds atnāk un pastāst, ka jā, pie jums nāk tāds un tāds, bet ziniet, viņiem ir tāda problēma. Un tas mūs arī iedrošina tālākai darbībai. Vēl tāds labs varbūt, ka risinājums mums ir drēbju kamera, kura darbojās vienreiz nedēļā, ceturtdienās. Un tur mums ir atbildīgs cilvēks, kas to dara. Un pēc mūsu novērojumiem uz drēbju kameru nemaz nenāk draudzes cilvēki. Nāk pilsētas cilvēki, kuriem ir kaut kāda vajadzība. Nāk cilvēki, kuri zina, ka kaimiņiem ir vajadzība. Viņš saka, vai es nevaru paņemt. Bija nesen mums viena sieviete arī, viņa palūdza aizvest drēbes uz vienu pagastu daudzbērnu ģimenei, jo mamma ir ļoti kautrīga. Mamma tur vīrs aizgājis mūžībā, un mamma ir ļoti noslēgta, un tā kaimiņiem ir uzņēmusies rūpes par šo ģimeni. Tā kā ir arī, un viens tāds jauns virziens, kas mums iesākās ļoti intensīvi šogad, ir mājaprūpe. Tātad mēs ejam pie cilvēkiem, un tie arī nav draudzes cilvēki, tie ir pilsētas vientuļie cilvēki,
kuriem arī ir dažādas problēmas. Būtībā tā ir tā vientulība. Un nevienmēr tam cilvēkam, nu, teiksim, nav radu. Radi viņam ir. Bet bieži vien šīs ģimenes saites ir pārtrūkušas vai strīda gadījumā vai vēl kādi citi iemesli. Un nabadzība un daudzas lietas viņu ir mudinājuši uz pārmaiņām, uz regresa pārmaiņām. Un tātad mēs cenšamies viņus arī iedrošināt, runāt, risināt. Un arī tāds veids kā nometnes bērniem, kur ir iesaistīta svētdienas skola, Saldus bērnu ģimeņu centrs. Mums ir kopīgi projekti, bet par projektiem es pastāstīšu vēlāk, un ārsta pakalpojumu. Vasarā mēs iesākām tādu virzienu, kad mums draudzē ir ārsti, un viņi varētu arī pieņemt tā kā uz maiņām vienu reizi nedēļā, zināmās stundās pēc iepriekšējā pieraksta. No ārsti ir ļoti noslogota tauta, pareizi, un nevienmēr viņi tā kā var, bet viena ārste mums bija atsaukusies, un viņa tā ļoti cītīgi nāca, bet te mums iezīmējās tāda problēma, kad cilvēks atnāk, nav ārsts no Rīgas, kā? Nē, pie šitā es nē. Es saku, tu esi bijis pie šīs ārsts, un tu zini, nē, es nebiju, bet pie šitās negribu iet, es domāju, no Rīgas te brauc. Un tādi interesanti gadījumi bijuši. Un tagad sākumā cilvēki tā kā it kā gāja, sagaidīja no ārsta nesko, ja? Bet ja ārsts nestrādā savā ģimenes praksē, ko viņš var? Viņš var izmērīt spiedienu, viņš var sniegt rekomendācijas, viņš var varbūt izrakstīt elementāru recepti, bet viņš nevar veikt izmeklējums. Viņš nevar uzrakstīt recepti, kur ir kompensējumās zāles. Un līdz ar to jāiet vienalga pie savu ģimenes ārsta. Un tad mums tā plūsma tā kā pārtrūka. Un tagad, kad mēs strādājam tikai, nu, teiksim tā, uz izsaukumu, ja ir kaut kāds īpašs gadījums, mēs zvanām savai doktorei Ozolai un sakām, jā, nu ir tāds gadījums, vai jūs nevarat, jā, viņi atnāk labprāt. Bet tagad bieži vien atkal saka, kā, nav vairs ceturtdienās ārsts, es saku, tu vari pierakstīties, mēs tev, nē, nu tad es padomāšu, bet, nu, gadījumi ir, kad ir vajadzība, un doktori arī brauc uz mājām. Tā kā nevar teikt, ka cilvēks nevar saņemt ārsta pakalpojumus, viņš var, bet bieži vien ir atrunas, kad es, nu, tā kā negribu. Nu, un liela tāda joma mums ir darbs pie projektiem, tur es pieskaršos vēlāk, un, protams, šī psihosociāla palīdzība. Nu, Karitas ietvaros mums darbojās 3 cilvēki, kuriem ir atbilstoša izglītība un kuri var šo darbu veikt. Nu, jāsaka, mums visa Karitas grupa ir tāda ļoti, ļoti laba, zinoša, un šo darbu arī veids, un dažādas akcijas. Bet atgriežoties varbūt pie projektiem un nometnēm, tad, piemēram, šajā brīdī mums iet vienlaicīgi 3 projekti. Tas ir mazākais, kas mums ir. Mēs startējām gan atklātajos konkursos, gan arī jau mums ir tādi sadarbības partneri, kuri paši pazvana, vai man e-pastā parasti. Viņi domā, ka es nesakoju, bet es jau sekoju, bet viņi uzraksta, mēs esam izsludinājuši projektu konkursu, mēs vēlamies, ka jūs iesniegtu projektu. Un tad mēs jau filtrējam un saprotam, ka mūsu projekts tiks atbalstīts, jo ir svarīgi fondos un dažādās organizācijās radīt šo uzticību, jo bieži vien cilvēki rakstot projektus nepadomā, ka arī atskaites ir ļoti, ļoti svarīgas. Un svarīgas nepazaudēt šo mērķi, ko projekts realizē. Mēs nevaram viņu mainīt. Ja? Mēs nevaram teikt, tā bija tāda apstākļa, un mēs nevarējam to realizēt, bet tā vietā mēs realizējam kaut ko citu. Projekts to nepieļauj. Tur ir vajadzīgi saskaņojumi. Un tāpēc mums arī izveidojusies ļoti sadarbība labā ar Boris un Ināras Tetereva fondu, ar portālu Ziedot LV. Ir mazie projekti, kas ir domē mums,
Ir mums tāds Cemeks, droši vien esat dzirdējuši, jā, cementa vecā rūpnīca, kas pieder tagad meksikāņiem. Tātad viņiem ir labdarības fonds. Nu, un dažādi, kā jau es teicu, atklātie konkursi, kur mēs cenšamies visur arī startēt. Projektu rezultātā mēs varam jau 3,5 gadus maksāt zupas virtuvēs pavāram algu. Tas ir vienīgais algotais darbinieks, kas darbojās. Un algu maksā Norvēģu biedrība, labdarības biedrība. Viņi samaksā algu un daļu no elektrības. Nu, zupas virtuves apjoms ir ļoti liels. Un mums ir profesionālā sešriņķu plīts, kura dienā patērē ļoti daudz elektrības. Un tāpēc elektrības rēķini mums ir ļoti lieli. Bieži vien pat mums tā kā kopā ar draudzi, bet mēs jau zinām, cik mēs tā kā tērējam. Un līdz ar to mēs saņemam daļu par elektrību, un zupas virtuves pavārs mums reģistrēts nodarbinātības dienestā, kā individuālā darba veicējs. Viņa pati par sevi maksā nodokļus. Un pārējais, mēs redzam kaut kādas vajadzības, piemēram, ja iepērk jau pārtika pareizi, ja ir tāds apjoms, tad, ziniet, dienā mums aiziet maisa kartupeļu. Tātad tas apjoms ir milzīgs. 2 dienās mums aiziet 30 kg burkāni. Un viss tas ir jānopērk, jo draudze nevar saziedot to, kas mums ir. Sākumā tas bija ļoti labi, bet patreiz ar to nepietiek, un tāpēc mums jāpiesaist līdzekļi. Mums ir noslēgts jau 3. gadu līgums. Tagad pārslēgsim jaunu ar Saldus pilsētas domi, kur viņi atmaksā mums 30 cilvēku barošanu gadā. Tātad katru mēnesi. Un tā summa sastāv apmēram 6000 latus gadā. Un arī tas mums ir tāds labs tāds kapitāls, kas ir stabils, ja, kas nav pakārtots projektiem. Un tas ir ļoti svarīgi. Es nezinu, kā jums, bet mums ļoti bieži ieklīst cilvēki draudzē vakarā, ja, kad mums zupas vairs nav, tie, kas grib tā kā ēst. Bieži vien mēs sataisam pārtikas pakas, bet bieži vien viņiem arī nepieciešama, teiksim, ceļa nauda un viss. Ja mēs strādājam ar projektiem un mums viss iet caur banku, skaidro naudu mēs tā nevaram izlietot. Jūs jau zināt, ka tas ir diezgan stingri un tā. Un cilvēki mums arī noziedo. Ir kaut kādas akcijas, ka cilvēki noziedo skaidro naudu, teiksim, 5 lati, 10 lati. Un to mēs vienmēr turam rezervē šiem gadījumiem, kad cilvēkam ir kaut kāda vajadzība. Ja? Tad mēs varam arī ar vieglu roku vai nopirkt viņam uzreiz pārtiku vai iedot šo minimālo, jāsaka, tā naudiņu. Viņa nav vienmēr, bet šādi tad viņa mums ir. Un tātad Svētdienas skola kopā ar Karitas un ģimeņu centru rīko arī bērnu nometnes Bruknā. Šogad ziemā tā bija jau 8. nometne, tātad 4 gados mēs esam rīkojuši 8 nometnes, viņas ir 2 reizes gadā. Ziemas brīvlaikā bērniem un vasarā, kur bērniem tiek piedāvātas Svētdienas skolas bērniem un bērniem no maznodrošinātām ģimenēm. Tiek piedāvātas radošās darbnīcas. Protams, ka tās ir svētās mises, protams, ka tā ir dziedāšana, protams, ka tās ir daudz tādas garīgas lietas. Un neskatoties uz to, bērni ir iemācījušies arī dažādas prasmes. Mēs strādājam vasarā 1,5 stundu vai 2 stundas, ravējam renesanses dārzus. Bērniem nepatīk, bērni ir pārsteigti un visādi, bet tie bērni, kas brauc regulāri, protams, kad viņi labprāt to dara. Un mums bija viens gadījums, kur mēs bijām paņēmuši vienu meitenīti no riska ģimenes, kur atbrauc uz 14-gadīga meitenīte, kur atbrauc uz nometni ar bloku cigaretēm, ar daudzām lietām. Viņa bija sagatavojusi visu savu ekipējumu, jā.
kupla miesās, viss te viss ārā, nu, tik būs makšķerēšana. Protams, kad mēs viņai to noņēmām un viņai bija jāstrādā, viņa bija ļoti, ļoti neapmierināta un mums ir tāda reģionālā presa Saldus zeme, un viņas māmiņa vērsās Saldus zemē, kad viņas meita bija koncentrācijas nometnē, kur viņai likt strādāt un tā tālāk, un tur bija tāda polēmika, bet man patika, ka cilvēki, kas arī tā kā rakstīja nu, tomēr parādīja šī doma, kā tad bērns iemācīsies strādāt, ja? Un es vēlāk ar to māmiņu runāju, es saku, bet kā jūs domājat, uz nometni viss brauc tā kā pīpēt? un viņai tas nemaz nelikās. Es saku, bet varbūt par to ir vērts uztraukties, nevis par kaut ko citu. Nu, tā kā arī šādi gadījumi mums ir viss nav tā rožaini, skaisti un gludi, bet šie gadījumi mums dod tādu ievirzi, paskatīties uz priekšu un piedāvāt bērniem varbūt kādas ir viņu vajadzības. Jo ja bērns dara sliktas lietas, viņš lieto alkoholu un viņš sāk smēķēt ļoti āgri, tad viņa pamat vajadzības netiek apmierināts ģimenē. Un tāpēc mēs cenšamies, man pašai pēc nometnēm vienmēr ļoti grūti tādā emocionālā ziņā, jo par dažiem bērniem, kuriem es zinu, kad jāatgriežās tādā briesmīgā vidē, man tāds bimbiens parauz. Domāju, ārprāts, viņi saņem kaut ko tādu, un viņiem jāatgriežās atkal tai zaņķī. Un tu esi bezspēcīgs, un tu nevari neko tur izmainīt. Nē, vēl ne. Un arī mājaprūpe, ja mēs runājam tālāk, kā mums tā mājaprūpe, protams, ka mums draudzē bija Marijas leģions, kas gāja pie cilvēkiem, pie savējiem draudzes cilvēkiem un darīja tur, kas viņiem jādara. Un tas darbiņš, bija un nebija un visādi. Bet šajos Ziemassvētkos mēs bijām iedomājušies, mēs vienmēr prasām līdzekļus tā kā no citiem, bet mēs varētu uztaisīt paši vienu akciju, kur mēs varētu piesaistīt līdzekļus no Saldus pilsētas cilvēkiem, uzņēmējiem un skolēniem. Un mēs izsludinājām tādu akciju Palīdzēsim vientuļiem, kur centāmies iekustināt mūsu uzņēmējus un arī visu skolu bērnus. Mēs gājām pa skolām, stāstījām, kas tas tāds Caritas ir, un visi nevar saprast, visi jau saka Caritas, ja? Caritas, droši vien jums Caritas tā ir. Un mēs stāstām, ka nav nekāds Caritas, ja? Un es vienmēr saku, redziet, tas tāds nosaukums forši. Saldus mīlestība, ja? Mēs esam Saldus mīlestība, ja? Tātad Caritas Saldus. Un mēs stāstījām par šo akciju, mēs teicām, ka mēs sadarbojamies ar sociālo dienestu, un mums ir gari palagi saraksti, cik daudz mums ir vientuļie cilvēki pilsētā, un ka mēs viņus gribam tā kā iepriecināt Ziemassvētkos, un lai tie ir bērni un cilvēki, kas dzīvo blakus. Un tā skola, kas mums blakus baznīcai, tā mūs uzmeta. Jā, viņi saka, nē, mums pašiem ir savas akcijas. Mums nevajag te jūsu akcijas, un mēs te paši visu kaut ko labi. Mēs viņus likām mierā. Bet visas pārējās skolas un arī profesionālā vidusskola, gan vakarskola ļoti labprāt atsaucās. Un mums bija līdz 16. decembrim tā kā jāsavāc šīs paciņas, bet, ziniet, visas skolas saved paši uz baznīcu. Un tas mums tā, ka tā pretīm nākšana un tā darbība bija fantastiska. Mēs savācām ļoti daudz šīs paciņas, gandrīz pie 200. Mēs bijām no sākuma izsludinājuši, ka mums vajag 129 paciņas, un es domāju, ja mēs savāksim 80, tas jau būs labi. Pārējo mēs tā kā paši tur sataisīsim. Mums arī bija šī pārtikas lāde baznīcā izlikta, un tur jau, protams, anonīmi, un citreiz mums tāda florista Benita, viņa man zvana, nāc fiksi šurp, tava lāde ir pilna, tur taču viss gāžās ārā. Un tur tiešām bija salikti milti, cukurs, un es domāju, ka tur bija viens uzņēmējs, kas veikalā nopirka 20 kg miltus, tur cukuru un tā tālāk, un salika šajā lādē. Bet ik svētdienu, protams, tā lāde pildījās arī no draudzes cilvēku puses.
Un viss notikās. Un tad bija jautājums, mums tie spēki varbūt nav tik daudz, sataisīt pārtikas pakas. Un tad bija atkal zvans no vienas skolas, kur klases audzinātāji saka, ziniet, mēs taisījām pārtikas pakas, un tagad šīs meitenes grib palīdzēt jums pakot. Un es saku, baigi labi. Un mēs sarunājām arī dienu, un tās meitenītes nāca, un tad viņi saka, mēs gribam arī nēsāt. Es saku, bet jūs nevarat panest meitenes. Viņas tiešām bija tādas mazas dieviņas, un tad viņas ņēma pa 2 paciņām un adresi un nēsāja, un arī viss notika. Un pārējais jau, protams, līdz, kā saka, tiem cilvēkiem aizved draudzes cilvēki, gan kājām, gan arī, kā saka, braucot. Un tagad mēs sākam domāt, ko tad mēs varētu pasākt lieldienās. Un nākošajā nedēļā mēs nākam visi kopā un domāsim par šīm lietām. Un tad es tā kā saku paldies par uzmanību, bet es parādīšu arī bildes. Kur tās bildītes ir, Rigita? Varbūt, lai jums ir tāds arī vizuālais priekšstats. Šeit ir labdarības akcija, palīdzēsim vientuļiem. Te mēs ar Annu, kas ir prāvests saimniece, un viņa vienmēr steidzās talkā visur. Varbūt viņa nav kā Karitas biedrs tāds oficiālais, bet noteikti kā atbalstītājs viens no lielākajiem viņi ir. Un viņi vienmēr arī palīdz tādās praktiskajās lietās. Tas nē. Tas nav, es nezinu, iekopējās. Šeit mēs bijām labdarības akcijā. Nē, te gan baigi labi. Mums apbalvoja brīvprātīgos un arī mūsu prāvestu 2 gadi atpakaļ. Ne tikai draudzes cilvēki, kas aktīvi darbojas Upsveiku. Jā, tātad Boris un Inārs Tetereva fonds un bija tāds labdarības pasākums. Mums jau tad draudē vēl izrādes teātri. Un šeit notiek tātad mūsu arī metropolīts arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs pasniedz šo balvu. Un tas bija tāds ļoti, ļoti jauks pasākums, kur koncertēja Viestars Šimkus, jūs redzējāt viņu, un ļoti tāds. Un šeit, ziniet, mēs jau esam vispār traki. Mums bija tāda 1 gadu baroka laika ballīte aktīvistiem. Un te redziet, visi ir baroka laika tērpos saģērbti. Tērpi daudzi tika iznomāti no Rīgas kinostudijas, arī parūkas, un redziet, mums tur vidū arī Luis 14. skatās, kas ir mūsu draudzes prāvests. Un bija tāds teatralizēts uzvedums ar baroka laika dejām. Ļoti tāds, un jūs zināt, ka šis laiks iezīmējās ar tādu teatralitāti, ar tādiem žestiem. Un šeit ir Karitas grupa. Viens cilvēks šeit nav, Oļegs. Viņš tajā brīdī veda priesteri priedi pa draudzēm. Un tā kā redziet, arī mūsu baznīca ir tērpusies ciešana laika krāsās un ļoti skaisti. Un šeit drēbju kamerā tātad strādā Ilva Rumbeniece. Viņa te atlasa cilvēkiem, kam ir kaut kādas vajadzības. Un šeit viena no nometnītēm, notiek dziedāšana. Bērni dzied Bruknas kapelā lejā. Šie bija no bērnam, mūsu pavārīte, un otra sieviete ir no luterāņu draudzes. Viņi veda cilvēkiem uz mājām. Un redziet, mūsu klientīši, viņi negrib fotografēties. Un šī ir daļa, kas mēs parasti arī prasam atļauju, vai jūs drīkst nofotografēt. Un arī prāves dala zupu vaļas brīžos. Cilvēkiem tas patīk, te var arī aprunāties. Un te ir dažas tādi uzņēmumi, kā tiek rotāta mūsu baznīca atbilstoši liturģiskajam gadam. Tātad rotājums tiek mainīts. Un pašiem mums ir par to liels prieks, un arī citiem cilvēkiem, kas to aplūko un redz. Un te Zupas virtuves pagrabs. Te viņš tā kā pavasarī jau bija uz beigām, bet tur tiek novietota visa pārtika. Te vēl bildīte no baroka laika ballītes. Arī Svētdienas skolas bērniņi tur piedalās. Un šeit bija pasākums, kad mēs noslēdzām līgumu ar fondu ziedot jau šī gada jaunais līgums, kur mēs bijām Rīgā un saņēmām daudz tādus atzinīgus vārdus.
Un arī tos saucamos certifikātus, kas ir gaļas dēlīši, uz gaļas dēlīšiem tie visi uzrakstiņi ir. Un, nu jā, tad tie ir visi cilvēki, kas tajā pasākumā arī piedalījās, visi. Laikam viss, jā. Vai ir kādi jautājumi? Kā meitenītēm, kas palīdz arī kaut kādu pateicību, jūs teicāt? Jā, mēs caur avīzi minējām visus cilvēkus, kas mums tā kā ir palīdzējuši un arī... Jā, vienkārši dzīvē nākotnē, bet noderēt. Jā, un arī, teiksim, mēs bijām skolā šajā klasē, lai arī iedrošinātu citus bērnus. Tā kā jā. Jo, nu mēs it kā varam teikt, ka mēs jau kalpojam tāpatās, bet, protams, kā jūs teicāt, ir patīkami, ja cilvēki iedrošina caur paldies. Un bērniem ar tas svarīgi. Paldies, bija jautājumi. Mēs esam 8. Mēs esam 8 cilvēku grupa, jā. Sakiet, jūs teicāt, ka tā skaidrā nauda, ja cilvēks atnāk palūdz, jūs reiz tā dodat tā? Jā, mēs tā dodam. Mēs tā kā nedomājam, jo es domāju, tā nav mūsu atbildība. Dievs pats to atbildību novels, jā? Kurš nāk tam palīdz? Jā. Viņi neieminējās paši svarīgāko, ka baznīca 24 stundas dienas ir vaļā. Un tas nozīmē, ka arī baznīca tiek izmantota nakts patvērsmes, jo pilsētā nav nakts patvērsmes, un cilvēki pa nakti mierīgi droši lejā pārgulēt. Lai gan speciāli gultas divāna mums nav, mums ir tāda mīkstā zofa, apmeklējumi, bet cilvēki to izmanto pa nakti. Mums vajadzīg divāni, un arī, protams, pēc sevis sakību no savā, tā kā mums īpaši par to nav jāuzstāst, kas pa nakti dzīvo baznīcā, kas tur uzturās un izmanto toaletes vai televizoru vai vispārēji. Un varbūt kā piebilde, ko teica priesteris, mums vienu gadu, pagājušajā gadā bija jaunieši. Sastrīdās ar vecākiem un nāk uz baznīcu gulēt. Un es tagad atnāku vienu rītu, guļ 2. Es viņus pamodinu 7:30 no rīta. Es saku, puiši, ko jūs te? Viņi saka, tu zini, piedod, ka mēs te saku, nē, viss kārtībā, jūs varat gulēt, bet kas tad ar jums ir noticis? Viņi saka, zini, mēs dzīvojam Blīdenē. Tas ir 20 km sauc. Mēs nokavējam pēdējo autobusu 9:30 un mums nebija kur palikt. Un redz, mēs tagad uz darbu iesim. Es saku, viss ir kārtībā, puiši. Ceļieties, jums tur iedos kafiju, paēst, ejiet tik uz darbu. 2. rītā es atnāku, viņi atkal guļ. Bet bija jau 9, es atnāku vēlāk, es viņus modinu atkal. Es saku, puiši, kas tas šodien ir? Es saku, bet es zinu, es jau nezinu, bet es tik saku. Es zinu, jūs Blīdenē nedzīvojat. Viņi saka, jā, nedzīvojam. Es saku, kas notika? Nu, tur viens sāk stāstīt, es esmu sastrīdējis ar tēvu un es nevaru iet mājās. Otrs arī sastrīdējis ar nevaru. Es saku, nu pagaidu, mēs varam ar vecākiem runāt. Tas viens teica, nē, es pats parunāšu, otrs, nu nē, un tad prāvests piedāvāja pie sevis pārgulēt. Kāpēc viņi tur jāmotāt? Jā, nu teiksim, jau uz darbu. Un tā tas puika tur mitoja, un tad es uzzināju, ka viņa mamma strādā maizes kombināta, un es viņai vienkārši par galveno grāmatu vedi. Un es viņai uzzvanīju. Un tad jā, viņi saka, mums bija strīds, mēs vispār gadu, viņi saka, nerunājām. Un mēs mēģinājām runāt ar mammu, mēģinājām ar puiku, mēs viņus savedām kopā. Un tā kā puika aizgāja atpakaļ mājās. Un tad mēs domājam, bet labi, kad ir tā vieta, kad tie puiši varēja tur dzīvot. Un otrs puisis, viņš tagad ārzemēs ir aizbraucis, jo mamma viņam ārzemēs un tēvs šeit. Nu, tā kā nokārtojas kaut kādas lietas, bet ja viņiem nebūtu kur pārgulēt, tad sazina, kas ar viņiem notikt, vai ne? Tā kā paldies!